decembris. Sveiciens 1. decembrī. Es, kā jau parasti, mans HDMI, jeb self-diagnosed ADHD, lika pamēģināt uzfilmēt vlogmas. Es vispār nezinu, ko es daru un kāpēc es to daru, bet, jā, man ir tēja, man ir piespiedu sieriņš, un man ir šis tas apkārt. Un vēl man ir mamma, kas staigā ārā ar bērnu. Bet vēl tā, jebkurā brīdī, tāpēc, es nezinu, kas te notiks. Kāds man patīk jaunais džempers no Pepco, vakar nopirku. Nu labi, vīrs nopirka. Jā, 1. decembris. Es esmu ar pilnu pārliecību, ka decembrī jānēsā tikai un vienīgi Ziemassvētku tematikas vai ziemas tematikas apģērbs aksesuāri, un visai mājai jābūt izdekorētai. Jā, tā ir mana ticība, tie ir mani uzskati, bet tas nevienmēr tā notiek. Labi, kaut kas šodien mums ir, ja vakar izdevās kaut ko padekorēt, kaut kāda drēbe ir uzmesta virsū, zemāk par jostas vietu gan es jums nerādīšu. Pat manam laptopam ir lampiņas. Tā kā jā, es plus mīnus esmu brendā. Bet ar ko vēl ir ļoti svarīgs 1. decembris, ir adventes kalendāri. Un, protams, mūsu izpratnē tie labākie ir tie dzijas, vai ne? Nu, šogad, diemžēl, man nav dziju adventas kalendāra, bet es pārāk neskumstu, jo man vispār, jā, prioritāras laikam ir mainījušās un vispār laika izjūta vispārējais, jo es saprotu, ka 1. decembris, bet es galīgi nejūtu neko. Bet es vienkārši cenšos. Bet, ko es gribēju parādīt un pastāstīt, ir manas, es esmu mazliet confused, tāpēc piedodiet man. Jā, es gribēju parādīt un pastāstīt savu iepriekšējo pieredzi saistībā ar dzīvu adventas kalendāriem, jo esmu tos pasūtījusi vairāk kārt, bet tikai no 2, tā teikt, pārdevējiem, bet nu tik un tā. Parunāsim, vārdsakot, par dzīvu adventas kalendāriem. Dzīvu adventas kalendārs, kā jebkurš adventas kalendārs, ir kaut kas, kur tu kaut ko atver. Nebūtu tā būtu paciņa, vai atver lodziņu, vai izņem maisiņu. Labdien, poga, es te runāju, es te stāstu. Un tur iekšā ir maza mini šķedrīte. Normāli, nu, nenormāli, bet normāli gribēju teikt. Parasti 20 gramu šķedrīte. Nu, un katru dienu līdz Ziemassvētkiem tu turpini to atvērt un atsaņot, un tā tev salasās kolekcija. Nu, un daudziem, protams, ir tāds adeļkam, ko tu pēc tam darīsi. Pie tā mēs arī nonāksim, bet deļkam, tas ir baigi forši. Jo tu nezini, ko tu dabūsi, un krāsas parasti ir visdažādākās, un tas ir baigi vareni. Tā kā jā, mans pirmais adventes kalendārs bija no vienas angļu krāsotājas Vicky Brown. Un tur es sev pasūtīju DK biezāko variantu, jo ļoti populārs ir smalkais 4-kārtu, jeb fingering, jeb zeķu dzijas stila biezums. Bet es paņēmu biezāko. Ļoti ilgi man tas stāvēja.
Ļoti ilgi, jā, pagaidi. Kā labāk? Nu, tad pēc kārtas. Bet te vienu gadu es tomēr saņēmos un uztamborēju sev džemperi. Nu, kā redzat, ne viss džemperis sastāv no tikai tām krāsainām minišķetrītēm, jo tās ir tikai lūk šeit. Es nezinu, vai visas tur tās 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jā, es iespējams lietoju klāt vēl citas krāsiņas, bet jā, te ir visas 24 šķetrītes. Un tad šito krāsu es piekrāsoju pati klāt. Jo, nu jā, neesmu pārāk gudra, kad sāku džemperi, es neiedomājos, ka man varētu nepietikt ar mini šķetrītēm, lai uztamborētu džemperi. Bet man ir palikušas pāri krāsiņas. Jā, šitās pieņemsim. Tā kā es neizmantoju pilnībā visu, bet, nu, jebkurā gadījumā tik un tā, nu, jā, ar DK mini šķetrītēm nekādīgi nepietiktu tamborētam džemperim. Bet, nu jā, līdz ar to, rekur, kā es jums varu parādīt, kā ir iespējams pielietot mini šķetrītes. Tamborēšanā, kur sevišķi tu vari taisīt uz kvadrātiņus vai motīvus, nu, easy peasy. Tas ir man džempers. Aprakstu šitam jau esmu sen aizmirsusi, bet tas ir pēc apraksta. Es ielikšu šeit. Maģija. Tas bija pats pirmais. Tas bija... Es vēl dzīvoju Anglijā, varbūt 19. gadā. Nē. Jā. Nē. Vienalga. Jā. Pirms dažiem gadiem. Tas bija mans pirmais. Jo ap to laiku es sāku ieiet adīšanas, tā teikt, šitajā visā pasaulē un uzzināju par visādiem šādām foršām lietām. Bet es uzzināju pārāk vēlu, un tos advents kalendārus parasti sāk pārdot apat jau martā, bet visvairāk maijā un pavasaru. Un tajā laikā es nekad par to nebiju iedomājusies, un kad tu jau nonāc tuvāk ziemai, tu jau viss ir izpārdots. Tāpēc, jā, saulēcīgi nācās tos, nu, vismaz Anglijā pie mums, varbūt tas ir savādāk. Arī mūsdienās tas ir, man liekas, vairāk pieejams, tāpēc, nu, nav tik traki. Bet, nu, jā. Tad nākamā gadā es atkal pasūtīju pie tās pašas krāsotājas, bet šoreiz es paņēmu viņas smalkāko, to četrkārtīgo dzīvu. Un tā man joprojām ir maisiņā. Ļoti spilgtas krāsas, ļoti jaukas. Dažas es esmu satinusi jau... Nē, es esmu mazliet izmantojusi. Ceļojumu zeķēs, atcerieties? Būtu vienreiz es ceļoju zeķēs ar šitām krāsiņām. Bet, nu jā, ko jums te izvilksim. Dažas te man ir izpinušās, būtu tā kā jāaiziet visam cauri. Bet, nu, rekur pieņemsim šādi. Luki. Rekur. Un tas tā poši. Tā kā jā, tas bija mans otrais advents kalendārs, un šitam es vēl meklēju ideju. Jo, nu vienmēr varu uzlīt zeķes, bet gribās kaut ko lielāku. Nu tā, lai var konkrēti atrādīt. Šitas svar tonu, jo te aizgāja, manuprāt, nu daudz. Bet tas ir DK. Šitajiem ir mazāk, ir vieglāks. Bet paralēli tajā pat gadā
es biju baigi izlutināta, jo man bija 2 kalendāri. Man bija Vicky Brown, un vēl es pasūtīju, vēl Anglijā dzīvodama, mūsu Maruma Jārns krāsoto advents kalendāru. Un tas bija tādos, es neatceros, ka tu varēji izvēlēties krāsas, man liekas, tu varēji izvēlēties krāsas, tāds kā toņu gammas, un es izvēlējos zilo. Zilos toņus. Tādus zilos un mazliet tādus naturālus, dabīgus toņus. Jā, tur arī viņai ir smalkās cijas, 24 mini šķetrītes bija, un 100 gramus liela smaga šķetere, ko atvērt 25. Tieši Ziemassvētkos. Tas jau to paver vēl vairāk iespēju, to vēl vairāk dzīves kopsumā sanāk. Un no tā es uzadīju lūk šādu. Wow. Nu, es ielikšu labāk te bildi ar sapratamāku aprakstu, B varbūt manis pašas fotogrāfiju. Bet, nu jā, te jūs varat redzēt, ka katra strīpiņa ir citā tonī. Un pat priekš un aizmugure arī ir dažādām mini šķetrītēm, bet es biju mēģinājis pielasīt tās kaut cik maz vienādas. Jā. Vot. Šitas man šausmīgi patika. Adīt bija interesanti, diezgan ātri, jo tās strīpas, tev gribas, davai nākamo. Tu adi vienā gabalā, bet problēma man sanāca tāda, ka šis iznāca man mazliet par lielu, jo Superwash dzija pēc mazgāšanas un nesāšanas laikā arī pastiepjas un paliek tāda, pļurīgāka, let's say. Un jā, šļuka, un bija mazliet par lielu. Iespējams, tagad pat derēs just fine, bet bail nesāt. Ko es izdarīju? Es uzdāvināju mammai. Mammai patika, mamma nesāja līdz izplēsa man robu. Es viņai atņēmu, lai salāpītu. Atņēmu es, man liekas, viņai pirms 2 gadiem. Tas stāv plauktā. Ja ir stāvējis plauktā. Man liekas, man neienāk mājās. Tā kā pabeigšu domu vēlāk. Jā, viņa atpakaļ. Tāpēc tagad man būs saraustīti jāpabeidz visu, ko es stāstīju. Tātad jā. Uzdāvināju mammai, mamma saplēsa, paņēma lāpīt. Tā arī nesalāpīju. Patēriņš ļoti mazs. Palika pāri tikpat dzies, cik sver džemperis. Izdomāju sākt jaunu. Mazāku izmēru. Lai dar man. Bet iesprūdu. Diemžēl. Bet ļoti patīk. Nē, jā, iesprūdu, jo sapratu, ka, jeb es aizmirsu, jeb es atcerējos, ka tomēr, jā, tiešām šitas džemperis svēra pusi no tā, kas man bija palicis, kopā. Jūs sapratāt, ceru. Bet es biju aizmirsu tādu faktu, ka es
tomēr biju paņēmusi pārpalikumus un adījusi no tiem zeķes. Nedaudz, bet kaut kādu daļu biju paņēmusi. Kas nozīmē, ka te vairs nebija tieši puse. Teorētiski te man būtu jābūt mazākam patēriņam, tas ir mazāks izmērs. Bet kaut kas man tur ar krāsām nesakrita, ka es nevarēju dabūt, es nevarēju izadīt vienu strīpu pilnībā, kas man lika apstāties. Bet tad pavisam nesen es kaut kā sapratu, ka kaut kas, kas ir adīts no dikti dārgas dzijas. Ko tu man te knosies? Tu celsies? Vai vēl gulēs? Es nezinu, vai man ir jēga šo te lāpīt un atkal dot mammai, jo jāmazgā ar rokām. Viņa kaut kurā brīdī noteikti bez manas ziņas iebāzīs to veļas mašīnā un pilnībā sajās. Līdz ar to es tagad esmu izdomājis, ka man liekas prātīgāk man būtu šito izārdīt un pāradīt par jaunu. Kā jums šķiet? Jo man ļoti patīk gan dizains, tieši kā tas apģērba gabals ir konstruēts, gan nu jā, krāsu salikums man ļoti patīk un viss man patīk, vārdu sakot. Tāpēc jā. Šis ir mans 2/3. advents kalendārs, kas arī, vēl plus mīnus ir pabeigts, bet vēl arī nav pabeigts. Es te mazliet sapīlos kādu citu dienu. Tad, kas notika pēc tam? Man ir aizplīsis naks un man tas tracina. Tad, nākamajā gadā, es atkal pasūtīju kalendāru no Maruma Yarns. Un šoreiz es neatceros, es saku, ka tas bija tik sen. Tur bija varbūt izvēle, varbūt nē, bet es paņēmu, man trāpījās ļoti skaisti, sulīgi siltie toņi. Un te man ir pat palikusi. Man vēl ir groziņš pilns ar mini šķedrītēm. Pilnībā neaiztikta 100 gramus šķedrē. Seksīgi oranžā tonī. Bet te nav visas mini šķedrītes, jo daļu es tomēr uzadīju. Apģērba gabalā. Tūlīt es to jums parādīšu. Šito jūs esat redzējuši, izņemot to šito čemperi. Jo to, man liekas, es tā arī nekad neparādīju līdz galam pabeigtu. Varbūt arī parādīju. Nav svarīgi. Kur ir mans So Faded tēkrekliņš no Maruma Yarns advents kalendāra. Un apraksts ir no Andrea Maury. Arī atkal ielikšu te vairāk informācijas. Bet, jā, es paņēmu tos tādus, kā teikt, līdzīgākos toņus, kas man patika visvairāk. Palika te oranžie un zaļganie, dzeltenīgie, bet visus brūni, lilīgi sārtos es saliku šeit. Un centos izadīt pilnībā, tā kā lai man nepaliek pat astītes. Un te ir skaiti tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tikai 9 krāsiņas. Mazais pelmenītis nevar izdomāt, vai nu celties vai necelties.
tikai es paliku. Jā, tikai 9 dienas, ja ne 8. No 24. So, es reāli varu uztaisīt vēl tādu pašu. Bet vienu brīdi arī gribējās šitādu no tām krāsiņām. Tad nākamajā gadā atkal es paliku uzticīga Maruma Yarns, bet šoreiz es paņēmu nevis viņas krāsoto dziju, bet gan viņai piedāvājumā bija Donegala mini 4 advents kalendārs. Un es jau sen gribēju pamēģināt to dziju, un tāpēc es paņēmu to. Un atkal kaut kur man ir pārpalikumi. Bet no šitādām krāsņām es uztaisīju lūk šādu džemperi. Un šeit es izmantoju tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. arī laikam tikai 9 krāsiņas. Bet te es turēju 2 diegos, te ir vēl klāt likts. Vienkārši lilā. Jā. Ļoti, ļoti patīk šis džemperis. Piedurknes ir vienkārši ideālas, bet es šaubos, ka man tas tagad derēs. Bet jā, lūk, vēl viens veids, kā izmantot mini 2-4. Tas arī ir viss. Viens man te fonā kakāt mēģina. Labu apetīti. Kopumā vēl man ir ārpus kalendāru mini 4, kas ir paškrāsotas. Jo vairākas reizes divreiz es esmu pati taisījusi advents kalendāru draudzenēm. Pagājuši gadu bija tas tāds mans grandiozākais projekts, jo tur bija tiešām visas 24 mini 4, kas ir krāsotas, kas tika krāsotas, manis krāsotas, paškrāsotas. 2 gadus pirms tam, vai vēl vairāk, tur bija pusi uz pusi. Bet jā, te ir daži pārpalikumi, daži treniņi, daži vienkārši eksperimenti, jo man patīk krāsot dzīvi. Un vienu brīdi pat bija doma par advents kalendāru izlaišanu, krāsošanu, pārdošanu. Bet labi, tas ir pārāk grandios plāns. Bet nu jā, tātad mini 4. Man šausmīgi patīk. Jā, protams, ir visas vai nu manuāli jāstim bumbiņā, vai kūciņā. Bet lai vai ko tu darītu, kādā brīdī tas izskatīsies šādi. Bet, nu jā, daudziem ir jautājumi, ko ar šitām var iesākt. Jo pēc tam būtu daudz galu jāievelk, kas man nepatīk, bet man liekas, tas ir tā vērts. Jo atvērt katru dienu paciņu vai lodziņu vai sainīti vai vienalga ko ir, nu, fantastiski. Manuprāt. Ko es te vēl jums varu? Tad viss vairs man nekas nav ko parādīt. Respektīvi, man joprojām ir ļoti daudz advents kalendāru, kurus vajag īstenot. Un pēdējā laikā es skatījos daudzus dažādus ārzemju video adītājus, nu, koročā adītājus YouTube, un viņas tur arī taisīja savus piedāvājumus, ko var uzadīt no mini 4. Es gribu jums parādīt dažus savus favorītus. Es esmu rādījusi pirms tam, jo tie man džemperi bija kā tie iespējamie, bet
Šoreiz es viņu parādīšu vēl. Rādīšu šitien. Un, jā. Tad, pirmais, kas man patīk, es skatīšos laptopā un stāstīšu jums. Tātad, Stevens Vests. Visiem pazīstams čalis. Un man ir viņa Rain or Shine sweater, kas, manuprāt, ir diezgan good looking. Tad mums ir My Favorite Adventure. Un šitas džempers. Plus, šitam nav obligāti jābūt adventu kalendāram. Šis varbūt vienkārši pārpalikumi vai vienkārši normāla dzīve. Tas ir pilnīgi up to you. Tātad, My Favorite Adventure. Dragon Horde yarns. Nē, vēl viņiem ir dziejā, bet Dragon Horde designs. Baigi patīk principā, kā izskatās džempers. Nothing to do with adventu kalendārs. Tālāk. Man patīk šitas Simple Something. Un tas ir no Unrestricted. Čuki. Ļoti patīk fasons. Next. Confectionery cardigan. No Margaret. Nu, linki būs apakšā. Neierasts dizains, tāpēc arī patīk. Var mazliet oversized, strīpiņām, bet atdās nevis tā, bet šitā. Baigi, neatdās, bet strīpiņas liekās šitā. Baigi patīk. Kas man vēl patīk? Ups. Little Gemstones. Šarlīte. No Claire Slade. Baigi patīk ideja, ka tu vari adīt bezmazliet katru dienu. Atvēri paciņu un izadīji. Jo tas nav adīts pa daļām, tu to, man liekas, sādi kopā, kas ir ļoti forši. Patīk. Un especially, ja tev ir lielā šetere, tā tev var būt tā kā tā apkārt krāsa un vidū vispārējie. Super. Nu, atkārtosies, bet vajadzētu pietikt krāsu. Un tad vēl man patīk šitās End Times no Amy Gunderson. Baigi patīk ideja, atkal tāda bezformīga tāda jaka, bet kaut kas man ideja piesaista. Kas man nepatīk, ka man liekas, tur ir rakstīts, ka tas ir atsevišķi katrs kvadrātiņš jāda un tad jāšuj kopā. Tas ir mazliet off-putting, bet principā ideja man patīk. Nu, tie kā arī būtu viss, ko es jums varēju parādīt. Nē, man patīk vēl viena seciņa, man patīk... Kur tas ir? Pleds. The Magnus Throw. No Megan Makes Do. Patīk, ka tu visu laiku adi no labās uz kreiso pusi, ne tamborēs arī. Un tu bārkstis, jeb galus pārvērt bārkstīs. Respektīvi, tu nav jāievelk gali. To es ļoti gribu uzadīt. Bet tur iespējams vajadzēs daudz vairāk nekā minīs 4. Tas obviously, depending on kādus izmēru tu vēlies. Tā kā vot, tas ir mans 1. decembra vlogmas. Tas tā sasteigti, saraustīti, bet es to izdarīju. Ja jums ir advents kalendārs, good for you, man nemaz neskauž. Es ceru, jūs to izbaudat. Un, ja jums ir kaut kādas idejas, ko jūs grasties adīt no šī gada vai no kādiem iepriekšējiem gadiem, vai kaut ko esat adījuši, padalieties, jo, kā redzat, man ir pietiekami daudz vēl ko izdarīt. Un, jā, līdz nākamajai tikšanās reizei, varbūt rītdien, varbūt nākamgad. Tā!